Elvi, otrā spēle galā, ko teiks? Mani varbūt tikai laikam viens vārds – puška. Tas mūs reāli motivē. Jo pastoties to, ko mēs darām uz celiņiem, kaut vai ir tie daži sūdīgie metieni, bet straika sērijas parādās lielas un visai komandai ir virs 200. Katram spēlētājam 200 pāri. Tas ir vienkārši, manuprāt, neaprakstāms sajūtas. Mēģināsim vēlreiz tieši tāpat izdarīt. Varbūt vēl liekam, davai 10 ķekļus klāt un turpinam spēlēt. Vai kaut kas, ko tu darīji savādāk nekā pirmajā spēlē? Varbūt nedaudz atbrīvojos, jo nevajag šodien tik ļoti iespringt, kā bija divniekos un vienniekos, jo šodien celiņi sākums daudz labāk griežas nekā iepriekšējās dienas slīdēja cauri gar malu spēlē, tāpēc ir nedaudz tā kļūdas zoniņa parādās un vieglāk arī var izmest beidzot. Kā bija šeit uz šiem celiņiem salīdzinot pirmajiem? Tā kā es teicu, šeit varēja kļūdīties, pieliec ātrumu, dabūn straiku. Bišķīt uzgriezt, tāpat dabūn straiku. Tāpēc te parādās tā zona, kur mēs Latvijas labāk spēlējam. Reku mūsu komandas līderis, Rihards. Ko teiks par otro spēli? Otrā spēle bija daudz patīkamāka, pat sajūtām labāka. Bija zona, jo pavērās vaļā arī katram no mums komandai, arī uzmetām ļoti labu komandas summu, arī individuāli ļoti labi. Pēc sajūtām otrā spēle bija daudz labāka, spēlējamāka celiņi un vispārējais. Tā kā cerams, ka tagad trešā mūsu šodienas pēdējā spēle būs tāda pati, un arī komandai viss būs kārtībā. Jā, tātad šie celiņi bija vieglāki vai grūtāki? Kas te bija savādāk? Protams, labāks bumbu kontroli celiņiem, lielāka zona, pirmie celiņi ļoti niķīgi, tādi nesaprotami, bumbas iet tur, bet viss kārtībā, jā. Šeit bija daudz labāk, tāpēc ceram, ka arī nākamie būs tādi paši. Paldies! Pēter, ko es varu pateikt pēc otrās spēles, kāds sajūtas, kā celiņi? Jau ir labāk, vismaz var bumbu palaist. Teiksim tā, pirmais stress ir galā, ja, paņemti mierīgāka bumba, vismaz kaut ko saprot, kas notiek, un arī tiklīdz mēs pamainījām celiņus, tā uzreiz parādījās cita reakcija, te jau bija iznesums pa vidu, bumba labāk turējās, arī no malas nāca vairāk apakaļ, bija tā sajūta, ka viņas slīd, nevis strādā, un līdz ar to varēja atbrīvoties mierīgi palaist kaut ko pa labi, un tāpat nāca un krita, un labi, vienu kļūt. Bet galvenais tās emocijas. Mums ir pagaidām ļoti viss pozitīvi. Mēs priecājamies, ka mēs spēlējam, viens otru atbalstam. Ja būsim bez balss rītā, ko darīt, tad tāpatās bļauks ir. Lielas paldies!